Priecīgi Ziemassvētki nāk, priekas vecā gaisu tricināt. Labi, ja godīgi, es īstenībā nezinu, vai mēs šo nopublicēsim decembrī vai janvārī, bet es ceru, ka decembrī, un es jums iedevu tādu tirsniecības centra vaibiņu un priecīgu sajūtu par šo brīnišķīgo laiku. Un grūti pateikt, vai būs jau sniegs vai nebūs. Globālā sasilšana ir diezgan traka lieta, un pēdējā laikā decembrī baigi daudz sniega nav. Un, godīgi sakot, tas arī ievērojami samazina mūsu dzīves kvalitāti jau tā drūmajā ziemeļu klimatā. Tāpēc es ļoti ceru, ka podkāsts Muša un mūsu 24. epizode liks jums sajusties drusciņ siltāk un mājīgāk. Tā ir svarīgās lietas. Mani sauc Džēma Sudraba, un šis ir podkāsts ar stāstiem. Jā, tur nebūs sarunu, nebūs ekspertu, būs vienkārši cilvēku dzīves pieredzes, un kādas dzīves pieredzes tās būs, jūs pat nevarat iedomāties. Man ir jautājums cilvēkiem, kas ir tādā vecākā vecuma grupā, ziniet, pirmspensijas, tā kā ap 40. Jūs atceraties tādu seriālu? Austrāļu seriāls saucās Neighbours. Neighbours. Everybody needs good neighbours. Es atceros tikai to, ka viņš tā kā ļoti strauji aprāvās, tādēļ, ka man šķiet Latvijas televīzija nevarēja nopirkt pārējās sezonas, tāpēc es ļoti labi atceros to, ka viņš beidzas ar tādu sprādzienu vienā no mašīnām un nav skaidrs, vai tie atsevišķie kaimiņi, vai viņi izdzīvoja vai nē. Es ļoti gribētu īstenībā zināt, kā šis seriāls beidzās. Ja jums ir informācija, lūdzu atsūtiet mums to uz podcasts@gmail.com vai mums Instagramā. Un runājot par sociālajiem tīkliem, vai jūs jau visur šērojat podcastu Muša? Mums ļoti vajag šo jūsu mīlestību un jūsu atbalstu. Dažreiz ir tā, ka man paziņas, labi, ko paziņas? Draugi, kuri, kā izrādās, nevienu no 23 epizodēm iepriekš nav dzirdējuši, un tad saka, man īstenībā viena kolēģi teica, ka klausās tavu podkāstu, un tad es arī noklausījos, riktīgi labs podkāsts, man likās, forši, un tie ir mani draugi, ja? Es varētu viņus aprunāt šeit, un viņi neko nezinātu un neko nedzirdētu, jo tas ir, viņi neko neklausās. Un es īstenībā ceru, ka ne tikai mani draugi neklausās, bet arī mani kaimiņi, jo viens no stāstiem šajā epizodē ir arī no manis. Kādi ir jūsu kaimiņi? Vai jūs paši varbūt esat kaimiņi no Ellas? Tajās reizēs, kad cilvēki stāstīja par kaimiņu būšanu, pēc tam mums bija ar vairākiem cilvēkiem, kas bija atnākuši uz podkāstu Muša ierakstu sarunas par to, vai viņi paši ir kaimiņi no Ellas, vai viņiem ir kaimiņi no Ellas, kādās dažādās situācijās viņi ir nonākuši, ko viņi ir darījuši kā īrnieki, vai ko īrnieki ir viņiem nodarījuši. Un mums īstenībā stāsts par īrniekiem no Ellas jau ir bijis iepriekš, un bija ārkārtīgi interesanta saraksti Facebookā, jā, mēs starp citu esam arī Facebookā, pie šīs epizodes, kur kāds cilvēks bija ierakstījis, ak, Dievs, es beidzot jūtos sadzirdēts, man likās, ka tikai ar mani tā ir noticis, bet izrādās arī ar citiem cilvēkiem notiek tikpat sliktas lietas tajā brīdī, kad viņi izīrē savus dzīvokļus. Tāda, ir tā mušas padarīšana, ka tā ļauj pat marginālākās dzīves pieredzes padarīt normālas. Un runājot par marginālām dzīves pieredzēm, mūsu pirmais stāsts, kuru izstāstīja Jurģis Kalniņš. Arī, starp citu, stāsts, ko mēs ierakstījām Kaņepes kultūras centrā, un liels paldies Kaņepes kultūras centra par to, ka jūs atkal esat vaļā. Vai jūs esat dzirdējuši 14. epizodi Ceļi un neceļi? Dāvis Kaņepe tur, starp citu, stāsta par to, kādos ceļos un neceļos viņi nonāca ar Kaņepes kultūras centru. Tā, ja jums kādreiz ir bijis jautājums par to, kāpēc Kaņepes kultūras centrs kādu laiku bija ciet un tagad ir vaļā. Paldies Dievam, ka viņš ir vaļā, un mēs bijām ļoti priecīgi vasarā ierakstīt Mušas epizodi tur. Mūsu pirmais stāstnieks ir Jurģis Kalniņš. Vai jūs zināt, kas ir propaganda? Tas ir podkāsts, ko viņš veido. Noteikti aiziet paskatieties, paklausieties viņu un arī, protams, pierakstaties, subscribe, jūs zināt visu tās lietas, ja? Vēl viņš ir aktīvs biedrībā Safe Space un dara visādas citādas sabiedriski aktīvas lietas. Viņa stāstu mēs nosaucām Kaimiņi no Ellas. Kā jūs varat nojaust, man tā kā patiesi nepatīk konfrontācija, varbūt ne tik ļoti kā nepatīk, bet viņa izraisa manā fizisku sastingumu, varbūt kaut kādu trauksmi un diskomfortu. Piemēram, ja es būtu vegāns ar 10 gadu stāžu, un ja man, piemēram, restorānā oficianti sajauktu manu pasūtījumu un atnestu tādu traknu steiku, es pie sevis nodomātu, tie bija labi 10 gadi, un šo steiku notiesātu, vai piemēram, sporta zāles. Vai kāds no klātesošajiem apmeklē sporta zāli? Ok, es dzirdu šeit, uz kuru tu ej? Uz MyFitness?
Ok, vismaz ne uz MyFitness viņi tā kā prasa nieres un aknes par abonementu bezmaz vai. Bet sportzāles, jā, tur ir tie konfrontējošie acu skatieni vienmēr, ka tu nevari saprast, vai nu tevi kāds iekāro, vai nu tevi kāds nosoda. Manā gadījumā tas, protams, ir gan viens, gan otrs. Bet ne par to ir stāsts. Un tātad, kā noprotat, jā, viena no manām galvenajām identitātes šķautnēm ir tas, ka es esmu tāds īstenis latvietis, kam nepatīk konfrontācija, kam nepatīk konflikti. Un otrā būtiskā šķautne ir tas, ka es esmu arī gejs, kā jau Džemu minēja, šodien mēs esam diezgan varavīšņaini, pilna laika gejs kopš dzimšanas, neviens man par to nav maksājis, diemžēl. Un jau 5 gadus es arī esmu stabilās attiecībās ar savu puisi Frenkiju. Viņš ir amerikānis. Mēs iepazināmies 18. un 19. gadā, kad es studēju. Kur es studēju? Viskonsīnā. Pateicoties Ainas Galējas fonda stipendijai. Un 20. un 21. gadu mēs pavadījām long distance attālinātās attiecībās, pateicoties pandēmijai, ko mēs visi esam kolektīvi izzēsuši no mūsu atmiņām. Un beidzot pagājušā gada 22. gada janvārī Frenkijs arī pārvācās uz Latviju. Mēs pieņēmām tādu lēmumu, par cik es dzīvoju Amerikā kādu laiku. Būtu arī godīgi, ja viņš padzīvotu Latvijā, patestētu. Es viņu ļoti strateģiski viņš uz šejienu pārvācās janvārī, jo tas ir tā kā viss sliktākais mēnesis, kad pārvākties. Jo tad es sapratu, only up from here. Un viņš diezgan ātri šeit iejutās. Viņu mīl mana ģimene, viņam ir labi draugi, labi kolēģi. Draugi arī, kas nav mani draugi, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, man liekas, attiecībās, ka jums ir arī savi atsevišķie draugi, ne tikai kopīgie. Un lēnā garā viņš apgūst arī latviešu valodu. Un brīnumainā kārtā pat manai vecmāmai nav iebildumi pret viņu. Lai arī pirmajā reizē, kad mēs satikāmies ar manu vecmāmu, kaut ko runājamies, viņa man tā pavalk malā, un viņa tā saka, viņš ļoti daudz jautājumus uzdod. Un tad es sapratu, kur man tā nekonfrontējošā un nekonfliktiskā latviešu daba ir iedzīvinājusies. Jā, te arī būs mans stāsts, kur manas šīs abas identitātes, proti latvietis bez konfrontācijas un latvietis, kas ir gejs, abas divas saplūst kopā. Mēs, proti, kā minēju, 22. gada janvārs, viņš ir pārvācies uz Latviju. Mēs diezgan ātri sapratām, ka mēs vēlēsimies iegādāties nekustamo īpašumu dzīvokli kaut kur Rīgas centrā. Viņam tā būtu investīcija finansiāli un arī mūsu kopdzīvē. Man tas bija aprēķins, jo kad vēl es varētu nocipēt amerikāņu boyfriendu. Bet īstenībā tas bija tā kā vienkārši Covid iekrājumi un 40 kvadrātmetri divām ekstravagantām personībām kļuva par mazu un par šauru. Un pāris mēnešus vēlāk, pagājušā gadā rudenis, apmēram oktobris, viss diezgan raiti sāka ritēt uz priekšu. Mēs atradām ļoti, ļoti foršu dzīvokli SSA. Es vienkārši brīnījos, ka neviens vēl nebija noķēris. Tur bija pilnīgi ieejamais skapis. Es nekad Latvijā dzīvokļos nebiju redzējis ieejamo skapi. Un pašā centrā Rīgas. Un aizgājām 2 reizes apskatīt. Pārdevēja bija ļoti, ļoti forša. Viņa arī bija jurista, līdz ar to visu palīdzēja ar papīriem. Nodrošināja to, ka viss ir legāli un tā tālāk. Bankas arī bija super atsaucīgas, protams, brīnumainā kārtā. Jā, es nezinu, kāpēc brīnumainā kārtā, bet paldies, Luminor. Un viss gāja tā teikt pa sviestu. Protams, neizsakām arī bez ģimenes iesaistas, jo nu kur nu bez tā. Piemēram, mana krustmāte. Love my krustmāte. Bet viņa mēdz būt diezgan, teiksim tā, ezotēriska, enerģētiska. Un pirms dzīvokļa iegādes viņa ieteica, ka sarunājiet, ka jūs tur varētu palikt pa nakti, pāris naktis, pārbaudīsiet enerģijas. Mēs kā ar Frenkiju pasmējāmies un teicām, beidz, viss taču būs kārtībā. Un tad, protams, visus papīrus parakstījām, nereiz nepalikām pa nakti. Domājām, ka viss būs safe. 7. decembrī ievācāmies dzīvoklī. Taisām vakariņas, tur skatāmies televizoru, mums bija jauns televizors, ļoti, ļoti priecājāmies. Baudījām pieaugušu cilvēku dzīvi. Un vakarā tā kā taisamies pie auss. Uz auss ir kaut kādi 11, nāk 12 vakarā, līdz pēkšņi tā kā nezinu no kurienes. Mēs tā kā dzirdam, kas sāk skanēt. Rasija, tarā, tatā, tarā.
Tās laikam tās enerģijas, par ko man krustmāte runāja. Un tā arī sākās vesela epopeja ar mūsu lejas stāva kaimiņiem. Mēs zinājām, pirms mēs iegādājāmies dzīvokli, mēs satikāmies ar pāris citiem kaimiņiem. Mēs zinājām, ka šie kaimiņi, kas mums ir tieši zem mums, ir diezgan problemātiski. Viņi ir izmesti no visiem WhatsApp chatiem, viņi ir nobanoti no dzīves bez manai. Bet mēs kaut kā izvēlējāmies to ignorēt. Mums tik ļoti patika tas ieejamais skapis, ka to dzīvokli vajadzēja pa visām varītēm. Un tas ir, kā izrādās, sociālais dzīvoklis ar 7 bērniem. Tāvs ik pa laikam strādā 24 stundu trojkas. Māte, es nezinu, ko dara, bet viņi tur ir. Un bērni uz skolu neiet, to es čisti zinu. Katru dienu tur ir tāds riktīgs teātris. Jā. Tā nu pēc kādām pāris nedēļām bija kaut kāds šī gada jau janvārs, 23. gada janvārs pie mums. Pirmo reizi pa nakti palika draugi, kas bija atbraukuši no ārzemēm. Indra un Emīls. Indra, starp citu, bija arī podkāstā Muša. Viņa stāstīja par to, kā viņa ņēmusi ātros kredītus. Man liekas, tā bija 14. epizode. Shit happens. Iesaku noklausīties. Un es nezinu, kāpēc man ir tādi draugi. Bet jā, bija tā pirmā reize pienākusi, ka viņi paliks par nakti. Un tad pienāk 11, sākas skaļā mūzika, sākas ar Black Eyed Peas dziesma I got a feeling that tonight's gonna be a good night, kam sekoja Krievijas himna. Un tad bērni sāk skraidīt, daudzīt durvis, riktīgi kauns. Bet līdz tam man nebija, kā jau minēju, latvietis, kas nekonfrontē nevienu citu, man nebija nevienu reizi tāda dūša vai duka aiziet lejā un konfrontēt viņus. Un šoreiz gan es izdomāju, ka izmantošu izdevību, ka man ir Indra, viņa ir tāda, viņa ir ņēmusi ātros kredītus, viņa zina par dzīvi kaut ko. Un es izmantoju šī izdevību, ka mēs tā kā prezentēsimies kā pāris, kā jaunais pāris, kas tikko ir ievākušies šajā dzīvoklī, un iesim lejā runāties. Un, jo es nevaru iedomāties, kā būtu, ja es ar savu amerikāņu boyfriendu, kurš gejs, ietu lejā runāt ar saviem kaimiņiem. Un es riktīgi biju izdomājis scenāriju galvā. Es jau tā kā teicu, ieelpo, nolaid tā kā pazemini balsi, tu runāsi kā vecis ar veci. Mēs ejam lejā. Es turu Indras roku, tā ļoti saspiedis. Mums kāpņu telpā nav gaismas, tāpēc vienkārši vajadzēja pieturēties pie tās rokas. Un piezvanam, pieklauvējam, un es pēkšņi dzirdu, ka nāk kaut kādas tādas, tā kā riktīgi dauzieni pa grīdu. Un atver durvis tāds, es negribu stereotipizēt, bet viņu tiešām sauc Genādijs, baltās apenēs un sievas itamajā kraklā. Un pēc pirmā mulsuma un pirmā klusuma brīža es burtiski sajūtu, kā man sēklinieki iesūcās sevi, un es saku, labvakar. Vai varētu lūdzu nogriezt mūziku klusāk? Rītdien tomēr pirmdiena, paldies. Viņš tā kā paskatījās, Indra man to roku saspiež, es jūtu, ka viņa tulīt smiesies. Viņš paskatās mani, labi, aizsār durvis, un ar to arī viss beidzās, bet tas bija tikai sākums. Regulārs trokšņošanas, skaļa mūzika, Krievijas himna, love Krievijas himna. Nē, meli. Bērni, kas dauza durvis, un vienu nakti, tas bija vēl pēc kādas pāris nedēļām, bija, tā kā riktīgi, bija kaut kādi 1:30 naktī, un es reāli sāku uztraukties arī par to bērnu drošību, lai arī es zinu, ka tie bērni vienkārši savā starpā daudzās, un viņiem apdraudējumu nav. Bet es izdomāju, ka es izsaukšu policiju. Bet nevis zvanot pa telefonu, to es nevarētu. Paldies Dievam, policijai ir aplikācija. Un kaut kādas 20 minūtes vēlāk, viss tā kā pieklusa, es nevarēju saprast, vai ir policija atbraukus vai kas noticis, bet bija klusums, beidzot var iet gulēt. Pēc kaut kādām minūtēm 5 es dzirdu, ka mums pie durvīm zvana. Es tā ļoti priecīgs pieceļos, jo man liekas, ka tā ir policija, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Es tā kā eju smaidīgs, atveru tās durvis, un tur stāv tā ģimenes mamma ar kaut kādiem 4 bērniem aizmugurē. Viņai bija vesela brigāde. Un tā ļoti nikni un sāk tā kā lamāties. Es, protams, tēloju, ka es neko nezinu. Es tā nekad nevarētu. Es policiju saukt, ko? Tā kā absolūti idioti tēloju.
Bet iekšēji man parādījās tādi velna radziņi, man bija tāds bring it on, bitch. Un tā sākās 9 mēnešu ilga epopeja, kas vēl līdz šodienai nav beigusies. Man ar zināmu tādu regularitāti gatavojot iesniegumus vairākām iestādēm, zinot Latvijas publisko sektoru, zinot valsts sektoru, es zinu, ka te daudz strādā valsts sektorā. Jūs zinat, par ko es runāju? Rakstot sociālajiem dienestam, rakstot policijai, rakstot Rīgas mājokļu departamentam, kam pieder šis dzīvoklis. Un kā izrādās, jo man būtībā sākotnēji man nebija iebildumi, ka viņi tur dzīvo tik ilgi, kamēr jūs vienkārši ievērot normālas sabiedriskās normas, bet, kā izrādās, viņi tur vispār dzīvo nelegāli. Un jo vienā no iesniegumiem kaut kad jūnijā, pirms pāris mēnešiem, ko es adresēju tam pašam mājokļu departamentam, es tā kā ierosināju, hei, vai jūs varētu tā kā uzstādīt kaut kādus durvju klusinātājus, lai tās durvis, kas daudzās, vienkārši nedrībina mums grīdu dzīvoklī. Un mājokļu departaments atbildēja neatbildot, viņa atbild, ne jā, ne nē, bet bija viena rindkopa, kur tādā cita starpā, gossip tanku formātā, viņiem maijā beidzās īres līgums. Ko lai es ar šo informāciju daru? Un tas ir tas, kā es iztēlojos Latvijas valsts sektoru, publisko sektoru, lietu nerisinam, bet hei, mums ir gossips. Un tagad es arī esmu tādā apsēstā fāzē, kur priekšdienām esmu burtiski ieskaģlojis kaut kādus jau 5 iesniegumus, kas ies ar zināmu regularitāti šīm pašām iestādēm, tiem pašam departamentam, policijai, dienestam, viņus būtībā terorizējot, lai viņi lēnā garā kustina šo procesu priekšu, ar mērķi, ka tai ģimenei vajadzētu atrast citu dzīvokli. Un skarbi, es zinu, bet stāsta morāle, nekad neiesaku nonākt krustugunīs ar izglītotiem gejiem, kam nepatīk konfrontācija, bet kas māk rakstīt iesniegumus. Un paldies, un tiekamies pēc 10 mēnešiem, kad es jums sniegšu update. Bring it on, bitch! Jurģi, jācer, ka tev iet daudz labāk ar taviem kaimiņiem no Elles, kā tas bija vasarā. Mēs ļoti ceram, ka tavam podkāstam iet labi, un ļoti ceram, ka kādu no mušas klausītājiem aizies un paklausīsies arī podkāstu Propaganda. Mūsu nākamais stāsts, mēs viņu ierakstījām īstenībā burtiski pirms dažām nedēļām, bet mums viņš ļoti patīk. Likās mums arī, ka viņš te ļoti iedrās šajā epizodē, un mēs viņu uzreiz ielikām. Šo stāstu stāsta Māra Andersone. Vai jūs atceraties to, ka es iepriekš visu laiku esmu teikusi? Dažreiz cilvēkiem liekas, ka viņiem nav nekāda stāsta, un tad mēs sākam ar viņiem runāt, un viņi izstāsta kaut ko grandiozu, piemēram, kaut ko par to, kā bombs ir dzīvojis viņu mājā. Tas ir tas stāsts. Tas beidzot ir noticis. Māra Andersone bija pie mums podkāstā un to izstāstīja. Tas ir kaut kāds pilnīgi vaiprātīgs stāsts. Māri jūs, starp citu, varat atrast Twitterī. Viņa ir Māra ar putniem. Es nezinu, godīgi sakot, kāpēc Māra ar putniem. Ja viņas bildē ir Māra ar suņiem, un ļoti daudz no viņas kontenta ir vienkārši skaisti, labi audzināti un brīnišķīgi suņi. Jebkurā gadījumā. Es nezinu, vai jūs esat gatavi dzirdēt to, ko jūs dzirdēsiet. Bet jums nav izējas, jūs jau klausāties to podkāstu, tā kā te mēs esam. Māras Andersones stāsts Apakšīrnieks. Viss sākās ar skaistu ģimenes idili, ir vīrs, sieva, es. Bērniņš, aptuveni gads, 2 lieli skaisti suņi, ļoti labi apmācīti, protams. Un dzīvojām uz Skačkā, nav jāatvainojas par to, tur tiešām ir rajons īpašs. Un bija zvanīja draudzene, viņa teica, ka Robežos viņiem ir draugiem māja, mazliet nolaista, bet vispār tur meklēja kādu, kas dzīvotu, sākumā uz īri, un tad pēc tam ar izpirkuma tiesībām, nav svarīgi. Viņš sakot, ir māja, kur ir jāsakopja, un liels dārs, kas ir mums ar 2 lieliem suņiem, sapnis. Un māja, kuru pēc tam mēs varēsim nopirkt, un aizbraucam apskatīties. Māja tiešām ir nolaistā stāvoklī, bet tā kā mums nav jāmaksā īre, bet ir jāsakopja šis īpašums. Labi, mums jauni cilvēki, tas bija jau dažus gadus atpakaļ, mums ir spēks, mums ir vēlme, un tad vēl ir tāda pirtiņa dārza vidū, lielā dārza vidū. Salīdzinot, tā gan ir labā stāvoklī. Un tur izrādās ir iemītnieks.
kas mūsu pirmajā vizītē sagaida ar lielu skaistu sovetskoju pudeli. Viņš grib draudzēties. Viņš ir tas, kuram ir tādas jaka. Viņu sauc Staņislavs. Prieks iepazīties Staņislavu. Un izrādās, viņš ir īpašnieks īpašumam. Tā kā izbijušais īpašnieks pārņēmis ir viņa dēls šo īpašumu, kas mums viņa nodod tālāk. Cīm redzot, viņš negrib dīlot ar šo īpašumu. Pēc tam mēs uzzinām, kāpēc, bet tas sekos. Jā, un tā mēs parakstamies vairāk vai mazāk par to īpašumu. Tā kā uzņemamies uz 5 gadiem viņu, tā teikt, tīrēt, sakopt, un tad pēc tiem 5 gadiem varēsim izpirkt. Bet es tā kā prasu, kas ar to Staņislavu, kas no tās pirclienu laukā, un es saku, es tā kā negribētu dalīt to īpašumu, man tomēr mazs bērniņš, un mēs tā kā sākam tā kā kaulēties. Es saku, viņam vismaz mēnešu laikā viņš ir jāizvāc, tad tas īpašnieks, kas ir viņa dēls, saka, 4 mēnešus, un tā pagāja 5 gadi. Bet jā, tad tas sākas ar to, ka mēs tur ievācamies, un it kā tā vienošanās, ka tas Staņislavs mums netraucēs, bet viņš traucē, sākot ar to, ka viņš mēdz kakāt dārza vidū. Normāla lieta. Man suņi taču ir kakāt dārza. Labi, atpakaļ pie stāsta. Vienmēr sakot, bet virs joprojām paliek, tas ir tātad robeži, 30 km no Rīgas. Man bērniņš, es dzīvoju uz pa māju, 1-gadīgs bērns uz rokas. Un vīrs strādā Rīgā, un viņš strādā projektu vadībā, kas nozīmē, ka viņš uz vietas savā darba vietā pamatā ir piekdiena, sestdiena, vakari, kad labākās ballītes notiek. Un es tajā laikā esmu īpašumā. Un izrādās, ka arī bomžiem tajā laikā ir labākās ballītes, un dzērājiem, un Staņislavam ir labākās ballītes. Un tas ļoti ātri atkožu, ka tā ir vietējā rajona dzertuve bijusi līdz šim, gadus 10 vai 11, un mums tagad būs grūti šo apkarot. Un sākas mana cīņa ar Staņislavu, kurš ļoti ātri kļūst par bomzi. Tā kā viņš zaudēja to cieņu manās acīs, ka es nespēju viņu saukt vairs vārdā. Un viņš ļoti ātri, protams, caur draugu sarunām stāstot par šo tēlu, viņš iegūst vārdu bomzismu, un tā viņš arī paliek bomzis. Visā savā atlikušajā dzīvē, un tātad bomzis. Bomzis, kuram gan ir jumts virs galvas, viņš dzīvo tātad mūsu īpašumam vidū, pirtī, jo iepriekš viņš ir dzīvojis tajā mājā, kuru mēs pārņemam, 2-stāvīgu māju, bet viņš ar saviem draugiem dzērājiem, tur, kas nāk viņam ciemos, nav spējis piekurināt, tur viss nolaists bija. Es neiedziļināšos pretīgajās detaļās, kas bija ar to māju izdarīts pirms tam, bet, mēs savācām, tur viss, tagad. Un Staņislavam nāk draugi. Sākumā saucu policiju, kad tur nāk dzērājs, tur nabadzīta viena ar bērniņu un sunīšiem. Policija pie 3. reizes pateica, ka viņi vairs nebrauks. Tā ir mūsu ģimenes lieta, lai mēs tiekam galā. Labi. Labi, tad risināšu. Es esmu stipra, strong independent woman. Ņemu dēlu vienā rokā, lielu kaut kādu kārtīgu stieni, ko es tur atrodu otrā rokā, un iešu dzenāšu tos dzērājus ārā no īpašuma. Jo skaidrs, ka ne jau viņi tur aiziet dzert, viņi tur mēslo, kā pa vidu, un, ko viņi tur izdomā darīt. Un, jā, ar stieni, un ir tā, ka es ātri uzzinu gan no policijas, gan no vietējo stāstiem par to, kurš tēls ir kas, tad tur ir kāds, kurš ir sēdējis par slepkavībām vai piekaušanām, tad tur kāds, kurš ir ļoti nekaidi, tu neuztraucies, ja viņš pie tevis nāk, viņš tikai dzer. Viņš nevienam pāri nedara. Un tad viņi tādi 5-6 veči. Tur sadzērušies, katru reizi viņi nekad neierodas jau skaidrā, un tā sākas mans garais ceļš ar viņu dzenāšanu. Drīz es iegūstu mācību, ka pirmkārtām dzērāji melo. Viņi melo par visu. Kā viņi atver muti, viņi melo. Vēl viens mindsets, bomžu mindsets ir melot. Viņi melot pat par to, ka viņi nāk no darba, kamēr viņi ir tikko iznākuši no savas istabas. Viņi melo par to, ka gaiss ir zils, lai gan, jā, viņi melo. Bet, to es diemžēl apguvu netik veiksmīgā ceļā, bet es ātri iegūstu, trakās sievietes tēlu viņa acīs, jo es tur psihoju. Ar to savu stieni, bērnu otrā rokā, protams, dažreiz nāks atstāt bērnu, 1-gadīgu bērnu iekšā mājā, kamēr es eju cīnīties ar tiem dzērājiem, jo skaidrs, ka es negribu, lai bērns ir pa vidu, un tad paralēli vēl uztraucos, kas notiek ar bērnu istabā,
nezinu, dzer balinātāju vai kaut ko tādu. Pievienosies bomžiem, vienmēr sakot. Un nav smieklīgi. Es zinu, briesi. Bet, nē, bērnam viss kārtībā, neko nedzēra. Bet fakts, ka stress pamatīgs, es principā dzīvoju gadiem tur milzīgā stresā, tikko gar manu logu kaut kas nozib, pat ja tā ir vārna, es jau ķeru stieni, skrienu. Pāris reizes, protams, ir bijis zvanīts vīram, viņš no Rīgas teš, kāda jēga, viņš atteš atpakaļ, viņus izdzenā, aizbrauc atpakaļ uz darbu, un tad viņi pēc mirkļa ir atpakaļ, un policija arī nepalīdz. Tā es beigās palieku viena cīnīties. Tas, kā vīrs tajā brīdī spēja izdomāt, kā man atbalstīt, viņš stieņa vietā man nopērk elektrošoku tādu. Viņš tāds stienītis, ko es kā turēt, viņam tāds robains galiņš, ar ko var sist paralēli, un plus vēl tev ir tas elektrošoka, tas uzgalis un vēl lampiņa, lai tu var atrast to, ko tev sist. Man šausmīgi žēl, man ļoti patika, kā Dace bija paņēmusi savu vibratoru līdzi, es centos atrast, dabūt rokā to pašu elektrošokeru un parādīt jums, bet viņš šobrīd ir uzlabošanas darbos, un viņš laikam taisās dzīvot savu otro dzīvi, viņam baterija pirms tam nomira. Bet viņš tiek labots tā, ka viņš vēl darīs labas lietas. Bet viņš man tiešām palīdzēja, viņš darīja labas lietas, jo es izskatījos tiešām traka ar to ierīci. Principā pietika piespiest un viņu, es pieredzināju suņus, tā kā man ir ļoti apmācīti suņi, es pieredzināju savus suņus, ka no tās skaņas nav jābaidās. Tad es nācu ar saviem 2 lielajiem suņiem, ar savu elektrošokeri, spīdināju lampu, kliedzu, lai viņi iet prom. Kamēr bērns to balinātāju dzēra un tad tie čaļi tur nāca, un daži par laimi jau baidījās, ja viņi man jau ieraudzīja, viņi jau gāja prom, bet un tad bija tādi, kuri varbūt nebija, un man diemžēl jāatzīst, ka man nācās pielietot to elektrošokeri par laimi, ne ar to elektrošoku, tikai klopēju. Bet, dzērā ir tā otra tāda īpašība, ko es ātrāk, viņi ir ļoti bailīgi. Viņi ļoti, ļoti melo un viņi ļoti, ļoti bailīgi. Izņemot to slepkavniecisko, bet viņš nenāca tik bieži. Un tad es cīnījos ar viņiem, bet viņi ar vien mazāk un mazāk nāca. Pagāja gadi. Sanāca tās cīņas bija ļoti raibas. Nervi man bija ļoti uzvilkti visu laiku. Un tad Bomzim arī, viņš jau arī, es kļūstu radošāk ar dažādiem objektiem, viņš arī kļūst radošāks. Mēs aplikām sētu apkārt, nevar vairs tā ienākt pa jebkuru īpašumu stūri, tad tikai pa vārtiņiem, bet, kā taču jāielavās. Tad viņš sāka griezt, tas bija žoks, un tad viņš grieza žogu, tad, kad man pēkšņi pazuda suns, es sapratu, žogā caurums. Ejam meklēt, un tad tas arī man kļuva drīz vien tāds rīta ieradums, iziet pa visu perimetru, 3000 kvadrātmetri, iziet to sētu, pārbaudīt, vai nav caurumu sētā pa nakti uztaisīti, un tad ieiet, tad attiecīgi laikus novērst. Tad viņš saprata, ka es baigi sāku vaktēt to sētu, tad viņam bija, labi, griezt nevarēs, jāatrod treps, tad viņš sāka vest savus draugus, tā kā romantiskās tāds ievilināt savu pusauģu draudzeni, tur numuriņā vai istabiņā, lika kāpnes pāri tur tai sētai, un tad viņš dažreiz pieķēra viņus pusceļā tur kāpju, un tad viņi vairs nezināja, viņi sadzērušies, viņi nezina, uz kuru pusi kāpt, un tad tas. Jā. Smieklīgi, ļoti smieklīgi bija, bet nebija, es raudāju ļoti daudz un sāku iet terapijā. Vīrs, ko tu mīkstā vai dīlo ar viņu, viņš taču baidās. Un tas radošums, un gāju, mans radošums bija, ka, piemēram, ziemās varēja redzēt sniegā pēdas, kur viņš ir gājis, tā es ātrāk atradu tās vietas, kur viņš ir uztaisījis ielavīšanās zonas, un tie 4 mēneši, ja man Bomzis, vienmēr sakot, pienāca 5. gads, jau vārtiņiem bija arī atslēga, un tad tur viņš bija kļuvis tāds mazliet padavies, un es mazliet pieradusi jau pie visa. Un vēl jāpastāst, ka viņam tur tā kā patika arī vēl mēslot, un mums bija vēl individuālās cīņas, ka viņš tā kā, lai kurinātu to savu pirti, vāca pa visu rajonu, Bomža mainsets, vāca visu un krāja, un tad to dedzināja, lai būtu silti. Un
Jā, un tad to, kas palika pār no tā sadegušā, attiecīgi skrūves, naglas, visādās ir priekšmeti, viņš tad izkaisīja pa dārzu, par kur es pēc tam tiem 3000 kvadrātmetru, ko es tad pēc tam rāpoju ceļiem un lasīju spainīti. Līdz ar to mūsu attiecības ļoti ātri no sovetskaja pudeles kļuva par ļoti, ļoti naidīgām. Nebijām mēs draugi. Paralēli tam visam tika zvanīts arī tam viņa dēlam, prasīts, ko ar viņu darīt, 4 mēneši ir garām. Viņš cēla arvien retāk. Vēl viņam likās, ka sievietes neko nesaprot, viņš katreiz gribēja runāt tikai ar manu vīru. Un tad vīram viņš stāstīja, ka mēs drīkstam darīt ar to bombu visu. Mēs viņu drīkstam. Lai cik bēdīgi viņš tiešām atļāva viņu sist, vest prom. Viņš teica, jūs viņu varat aizvest jau uz, 200 km attālu pilsētu un tur atstāt. Viņam ir vienalga. Ģimenes mīlestība. Reiz mēs redzējām, kā viņš atbrauc ar savu... Reizēm viņš atbrauc reiz pusgadā vai gadā pie tā sava tēva. Uz to pirti un atveda vai drēbes vai ēdienu. Tās drēbes es gan nezinu, kāpēc viņš vajag. Bet viņam likās, ka baigi vajag. Un vienreiz viņam bija līdzi viņa dēls sanāk, Bomža mazdēls. Un Bomža mazdēlam vienreiz tika piedāvāts aiziet apciemot savu vectētiņu un vai tu aizies pie sava vectētiņa? Viņš tā kā, nē, fuj, smird. Bet, tā ir viņa ģimene un mēs tur pa vidu, bet, tur izrādās likumiski nevar viņu dabūt ārā no tā īpašuma, kamēr viņš pats nepiekrīt. To viņš mums aizmirst pateikt, tajā brīdī, ka mēs tur parakstījām dokumentus. Par tām ziemām un tām pēdām. Pienāca pandēmija un mums ar draugiem ieviesās tāda jauka paraša piekdienās dzert. Bet tā kā satikties nedrīkst, tad mēs to darījām Zoomā, bet tad, protams, stāstam un runājam, kas kuram ir noticis. Un tad vienmēr, protams, bija kaut kāda stāsta par Bomzi, ko viņš tur tajā nedēļā ir sadarījis. Un tad tieši bija ļoti, ļoti augsta ziema, un kā viņš tur ir lavījies, ko viņš atkal kārtējo reizi tur ir atvedis vai neatvedis pie sevis. Un bija secināts, ka viņš patiesībā kaut kāds 3 dienas nav redzēts tā aizdomīgi. Viņam tā kā tā pirtiņa un tā kā viņš kurina, tad tas skurstenī var redzēt, ka ir izkusis apkārt sniegs, kad viņš ir bijis. Un tad viņš jau ar laiku, protams, kā atrada arī citas vietas, kur plostot, līdz ar to viņš reizēm bija tie man svētki, kad viņš uz nedēļu vai 2 kaut kur pazuda. Tad es biju savā īpašumā viena. Un tad bija pienācis. Domāju, kā tev reiz atkal aizgājis kaut kur plostot? Bet tās pēdas kaut kādas aizdomīgas ir uz sniegā, uz to viņa pirti, bet tā kā prom. Bet, ko tad es tur nestēžu visu laiku ar lupu? Bet, ir piekdienas vakars, mēs ar draugiem par to runājam, skaidrā īsti ar vairs neesam, un tad ar vien vairāk tā intriga, kur tad ir tas Bomzis, viņš tur ir iekšā. Un nebūs noslēpums, ka mēs bieži runājām par to, ka, viņš būtu nomiris, vai tur, nodzēries tā, nezinu. Protams, ka gribējās, lai viņš mirst. Kā citādāk. Viņi tik izturīgi, tā kā tādi prusaki, nekas viņus neķer. Bija pat ideja nolikt viņam kaut ko, ielietai šņabī kaut ko, nolikt to pudeli, bet man liekas, arī tas viņu neķer. Mēs jau uzreiz atmetām to ideju. Tad viņš padzērsies tur, forši. Bet tajā vakarā mēs tā spriežam, -20, tur nevar vienkārši ieiet iekšā un sēdēt tajā pirtī, nekurinot. Viņš tur ir nomiris. Devājam. Tad vairākas stundas mēs tur tā dīdījāmies. Pēkšņi man bija bail no viņa. Un draugi mēģina pielaust, bet blakus viņi nav, līdz ar to grūtāk pielaust. Un, kad es aizēju paraust durvis, bija 3 naktī, 4 naktī, jau tāda kārtīga nakts, lai es aizēju paraust durvis, vai viņš tad ir, vai viņš nav. Viņš tur ir. Tāda spokošanās bērnībā. Un beigās, es atradu, man taču aizvedu suņu ārā dārzā. Tad paskatīšos, kas tad tur ir. Saņēmu uz drosmi, kā stāvu ar tiem suņiem, un beigās, davai ātri aizskriešu. Un viņam ir tā, ka tai pirtiņai no iekšpuses ir krampītis. Viņš, protams, ja viņš ir iekšā, viņš iekrampējas, bet, ja ļoti grib tur pavērt durtiņas, tā atvērt to krampīti, pasist uz augšu un tikt iekšā. Bet, attiecīgi, no ārpuses viņas nav slēdams. Ja viņa nav, tad tās durvis ir vaļā. Tad ir skaidrs, ja es atvērtu, varēšu paraustīt tās durvis, viņas ir vaļā, tad viņi tur nav. Kā interesanti. Un tā es beigās saņēmu to drosmi ar tiem suņiem kopā, aizskrienu līdz tai pirtiņ un paraustu durvis. Viņas ir cieti. Ap skursteni sniedziņš nav izkusis, pēdiņas nekādas nav, un tad es domāju, es varu tur tikt iekšā. Bet vai es gribu atlikt šo mūžu dzīvot ar to attēlu savā atmiņā. Un tad tajos -20 grādos trīsēdam ieskrienu atpakaļ, stāstu vīram, ka vispār
ir tāda lieta, zinies, ir cerība, bet vai viņš negrib aiziet apskatīties? Nu, tā kā, viņš arī negrib iet paskatīties. Lai cik es ļoti gribētu to rezultātu, neviens negrib iet pastīties. Un vēl arī jocīgi mums liekas zvanīt, 3-4 naktī policija. Ziniet, man liekas, ir beigts cilvēks. Jā, un mēs nolēmām, beigās pēc garām pārunām nolēmām sagaidīt rītu, lai neizskatās aizdomīgi. Loģiski, ka mūs pirmos vainos, un es nevienu nevainotu, ka ja mūsu vainotu. Un mēs izsaucam policiju, un tad sākas vēl nākamā daļa. Saucam policiju, viņi saka, lai mēs zvanam ātrējai palīdzībai, piezinām ātrējai palīdzībai, viņi saka, lai zvanam policijai. Policija saka, viņi nevar konstatēt nāves faktu, ātrā palīdzība saka, viņi nevar lausties iekšā īpašumā bez, bet beigās atbrauc abi, ielaužas iekšā īpašumā, krampīgi policija. Un, protams, ka viņš tur ir miris. Es nebiju tik priecīga tajā brīdī, bet piedzīvojums liels. Viņš tiešām bija nosals vienkārši. Un viņam līdz šim tas nebija izdevies. Es nezinu, kā viņš pēkšņi to dabūja gatavu. Un tad bija pagājuši 5 gadi. Un es biju gaidījusi milzīgu atvieglojumu tajā brīdī, kad viņi tiešām iznāca ārā tā policija un pasaka, jā, ārā palīdzība apstiprina, ka jā, viņš ir miris. Sazvanam vēl viņa dēlu. Tam ir dariet, ko vajag. Vienalga. Un viņš ir beidzot miris pēc 5 gadiem. Un man likās, ka man bija jābūt tam šampim, tā kā mēs tagad Putina šampi turam, ja visi gaidot, ka viņš nomirs, lai varētu atkorķēt tā. Man bija tā doma, ka man ir jātur tāds pats šampis. Un tad brīdī negribējās viņu vērt vaļā. Nebija tā patslātība. Bet kā es minēju par to terapiju, bija pandēmija mūs visus diezgan ķēra. Dažus stiprāk, piemēram, mani. Un es biju daudz arī viņai sūdzējusies par to, kā ietekmē manu dzīvi terapeitai šis liekais cilvēks manā dzīvē. Un tad, kad viņš nomiris, viņai prasīju, vai drīkst priecāties par kādu nāvi. Tad šo stāstu es gribētu jums nodot, ka jā, drīkst priecāties par kādu nāvi. Paldies! Jā, Māra, par dažām nāvēm mums ir atļauts priecāties. Es ļoti ceru, ka šodien es to ierakstu, un Putins vēl ir dzīvs, bet tajā brīdī, kad jūs klausīsieties, mēs būsim izvilkuši to šampaniešu pudeli un dzersim un priecāsimies, ka Putins ir beigts. Un, godīgi sakot, es nezinu, kā lai mēs tagad pārējam tā līgani uz mūsu pēdējo stāstu. Tas ir mans stāsts par to, kā mēs iepazināmies ar saviem kaimiņiem, un ļoti ceru, ka jums viņš patiks. Tātad Džēmas Sudrabs stāsts – normāli kaimiņi. Man jāatzīst, ka man arī ir bijušas dažādas pieredzes ar kaimiņiem. Kad pirms vairākiem gadiem pirms 7 gadiem pārvācāmies uz Āgenskalnu, uz tādu vietu, kur visi kaimiņi visus zina, tad mums diezgan ātri kļuva skaidrs, ka kaimiņi mūs ienīst. To mēs sapratām pēc tā, ka citur dzīvojot nekad nebija pārdurtas riepas. Bet jaunajā vietā ievācoties katru nedēļu bija riepā kaut kāda nagla. Un tad, kad mēs devāmies uz servisu, viņi teica, ka tā kā šī te ir iesista ritīgi kārtīgi, to nevar vienkārši tāpat dabūt. Un vēl vairāk mēs sapratām tajā brīdī, kad mēs mūsu dārzā ieraudzījām sūdu, ko piedirsis bija pieaudzis cilvēks. Tas bija acīm redzot ne suņa mēsls. Un kaimiņi arī sūtīja ar roku rakstītas vēstules mums, kuras viņi beidza pasīvi-agresīvā veidā, sakot, laipni lūgti Āgenskalnā. Bet vienā brīdī tas beidzās, un mēs nesen īstenībā iegādājāmies maz dzīvokli Kuldīgā. Un mēs nolēmām, ka mēs darīsim citādāk nekā parasti. Tātad mēs iepazīsimies ar visiem kaimiņiem un pielīdīsim viņiem uzreiz. Tur tikai 8 dzīvokļi tajā mājā ar sausajām toaletēm. Riktīgi forši. Un nolēmām iepazīties ar visiem, nopirkām šokolādi un sākām zvanīt pie durvīm. Neviens nevēra vaļā. Viena sieviete atvēra. Un mēs viņai jautājām, kā te ir dzīvot, kā tie kaimiņi.
Un viņi saka, ka viss ļoti labi, forši kaimiņi, viss mierīgi, viss kārtībā. Un tad mēs tā runājam, viņa saka, ne, nu, protams, ka tur dzīvo, tas ir sociālais dzīvoklis, tas ir alkoholiķis, tas jums ir jāņem vērā, viņš regulāri dzer. Tad, kad viņš dzer, iesaistās visi pārējie dzīvokļu īpašnieki. Piemēram, no tieši tie, kas jums blakus kaimiņi, viens ir dzērājs, nu, viņš vispār smagi dzer visu laiku, otrs arī ir dzērājs, nu, ne jau visu laiku, protams. Nu, tā ik pa brīdim, piemēram, nesen viņš piedzērās, nokrita pa trepēm, salauz roku, tagad jau kādu nedēļu nedzer. Un, nu tā, tātad man tieši pretī šeit dzīvo Romu tautības sieviete, nu, viņa, protams, neteica Romu tautības sieviete, by the way, ja? Viņa ir sociālais dzīvoklis, visus bērnus sociālais dienests un bāriņties ir atņēmuši, bet viens vēl ir palicis. Un tā mēs sapratām, ka mēs esam nopirkuši reāli krutā mājā īpašumu. Un turklāt, kas ir brīnišķīgi, ir tas, ka ir bijušas reizes, kad mēs atbraucam uz Kuldīgu un redzam, ka policija riņķo pa rajonu. Mēs vienkārši dažreiz redzam, vai tik nav pie mums, parasti ir. Jo pretējā mājā blakus ir kas? Točka. Jā, tā mēs iepazīstam Kuldīgu, tas ir tiešām brīnišķīgi, un protams, ka tad, kad mēs runājām ar to sievieti, mēs nolēmām, nu vismaz labi, ka vismaz viens normāls cilvēks, ne? Un viņi saka, ne, nu tajos brīžos, kad paliek pavisam grūti, un viņi tajā pagalmā tur dzerstās jau nescik dienas. Tas, ko es daru, es ieslēdzu Latvijas Kristīgo radio. Es jau vispār klausos tikai Latvijas Kristīgo radio, es viņu ļoti skaļi uzlieku uz palodzes un ceru, ka tas viņus glābs. Tajā brīdī mēs sapratām, ok, skaidrs, šeit ir viens homofobs visdrīzāk un pārējie ir alkoholiķi. Bet tā kopumā mums viss ir labi, tas dīvainais, tas, kas ir noticis mums šajā Kuldīgas īpašumā, ir tas, ka šī sieviete, mēs viņu saucam, viņas klička ir Kristīgais radio, mums starpā runājot, viņa ir sākus būt kopā ar to vīrieti, kas toreiz piedzērās un salauz roku un teikt vairs nedzerot kādu laiku. Un tur ir mīles stāsts, tas ir tik forši, vienkārši mēs visu laiku skatāmies un tā viņi kopā abi divi ietējos nakts tērpos uz tām sausajām toaletēm un tā mēs vienmēr varam redzēt, ka viņi tādās seksīgos tērpos, tā kā viss ir ļoti, ļoti aizraujoši. Nu, lūk tā. Ja jums ir kāds stāsts par īrniekiem no Ēles, starp mums tikko nesen bija vienā no mušas epizodēm stāsts par īrniekiem no Ēles, kas man pašai likās diezgan margināls un nezinu, vai daudziem cilvēkiem tā notiek, bet komentāros cilvēki rakstīja, ka beidzot jūtas sadzirdēti, kā arī viņiem ir bijuši īrnieki no Ēles un beidzot kāds par šo atklāt runā un kad tu saproti, ka tu neesi vienīgais loks, ar kurš tādas lietas notiek, kur tev visu laiku saka samaksās un nekad nesamaksā. Vai jums ir pasākuma vieta Rīgā, kurā jūs gribētu redzēt podcastu Muša ar pašu pozitīvāko, skaistāko, brīnišķīgāko publiku? Nu, atrakstiet mums uz podcastmuša@gmail.com vai arī Instagramā un paskatīsimies varbūt 2024. gada pavasarī, kad mēs atsāksim ierakstīt podcastu, mēs varētu atnākt pie jums. Varbūt jūs dzīvojat ārpus Rīgas un domājat, man ir šis te jaukais restorāns vai kultūras nams vai baznīca, ko neviens neizmanto. Kāpēc gan tur, lai nebūtu podkāsta Muša ieraksts? Mēs esam gatavi arī aizbraukt ārpus Rīgas un ierakstīt podkāstu pie jums. Nu, protams, pats svarīgākā lieta, laikojiet un šērojiet, stāstiet saviem radiniekiem par podkāstu Muša, domājiet par saviem stāstiem. Mūs ļoti interesē, piemēram, tāda lieta kā dienesta romāni. Un, kad es saku mūs, īstenībā tas interesē ļoti mani, jo arī es varbūt gribu atrast iemeslu pastāstīt par kādu savējo dienesta romānu. Kas vēl svarīgs? Kāda ir jūsu jaunā gada apņemšanās? Nu, tikai lūdzu nesakiet, ka notievēt. Nu, reāli visi mēs zinām, ka tas nenotiks. Nu, nevajag uzņemties lietas, ko jūs nevarat izdarīt. Un tiem, kam izdodas, nu tiešām lai jums veicas un mums nevienam, protams, neskauž. Varbūt jūs gribat beigt lietot alkoholu, varbūt jūs gribat veikt uzkrājumus, doties kaut kādā ceļojumā, varbūt izdarīt kaut ko traku, bet klausieties, varbūt tas kaut kas trakais ir atsūtīts stāstu Mušai un to izstāstīt. Ko jūs domājat par to? Jūs padomājiet. Bet nu tikmēr, lai jums priecīgs jaunais gads. Ceram, ka jums nebūs iztērēti visi naudas līdzekļi 1. janvārī un nebūs jālūdz draugiem vai māmai vai tētim vai vecmāmiņai, lai aizdod jums naudu un ka vispār viss būs forši, skaisti un jauki. Šo podkāstu veidoju es, Džēma Sudraba, kopā ar Martu Hercu, Agatu Mežuli, Āneti Valaini, Annu Katrīnu Elmi un Linārdu Rompu. Paldies, ka esat kopā ar mums!